Mani sauc Linda Ikvila Bērziņa. Es esmu certificēta fizioterapeite. Un 2024. gada 1. jūlijā atvēru savu fizioterapijas privātu praksi Dobelē. Kāpēc tieši Dobelē? Es pētīju apkārtni un sapratu, ka Dobelē šādas vietas nav. Ir slimnīca, ir apkārt rehabilitācijas centrs Tērvete, bet parunājot ar saviem klientiem slimnīcā, es sapratu, ka ļoti daudzi brauc uz citām pilsētām. Citi brauc uz Saldu, uz Jaunpili, uz Jelgavu, citi pat uz Rīgu. Un kāpēc viņiem ir jātērē sava naudiņa ceļam un laiks, ja viņi to varētu dabūt šeit pat Dobelē. Tāpēc arī tapa šeit Dobelē šāda fizioterapijas prakse. Šī vieta no citām atšķirās ar to, ka šeit fizioterapeits sniedz individuālu pieeju katram no klientam. Neatkarīgi no tā, vai tas būtu mazs zīdainīts, kuram vajag vairāk uzmanību, vai tas jau būtu pieredzējis sportists ar zināšanām. Tātad meitenes fizioterapeits katram sniedz šo pieeju individuāli. Šī fizioterapijas privātprakse piedāvā konsultācijas, kuru laikā pacients tiek izvērtēts, novērtēts, tiek ievākta pacienta anamnēze, no kā tālāk izriet terapijas plāns. Šis terapijas plāns var sastāvēt no individuālas fizioterapijas nodarbības, tas var sastāvēt no individuālas ārstnieciskās vingrošanas vai grupu ārstnieciskās vingrošanas, tas var būt arī masāžas, tā var būt kinezioloģiskā teipošana, kā arī, ja nepieciešams, mēs izbraucam uz mājām. Un šo pakalpojumu bieži vien izmanto jaunie vecāki, kuriem ir tikko dzimis mazulītis, lai saprastu, kā pareizāk viņu aprūpēt, ko sauc par handlingu, kā arī to izmanto pacienti ar dažādām saslimšanām, kā piemēram neiroloģisku saslimšanu, insultu, un fizioterapeits labprāt dodās uz mājām un sniedz šos pakalpojumus. Pateicoties iegūtajam granta finansējumam, izdevās iegādāties daļu no inventāra, tā skaitā zviedru sienu, kas ir ļoti iecienīta mazajiem vingrotājiem. Izdevās iegādāties arī darba datoru, kas lieliski pilda savu funkciju pacientu reģistrācijai, pierakstiem, dokumentācijai, kā arī elektronisko kvīšu izrakstīšanai. Kā arī izdevās iegādāties elektronisko kušeti, kas ir lielisks palīgs masāžām, var regulēt augstumu. Tas palīdz arī terapijai, piemēram, ja pacients ir ieradies pēc kādas no operācijām, piemēram, pleca locītavas, tad fizioterapeits ērti var izstrādāt terapiju uz šīs kušetes. Jā, noteikti es to jūtu. To es jūtu gan no cilvēku atsauksmēm, kas nāk pat esot uz ielas, kad pasaka, hei, paklau, cik forši, ka tu esi ieviesis šādu praksi, man tur ietver tas pazīstamais un tas, un ka cilvēki par to zina, un ir patīkams viņam to atgriezenisko saiti. Pēc pāris gadiem es redzu tā, ka mēs varētu būt paplašinājušās, jo pašlaik jau ir nedaudz par šauru, gribās nedaudz arī lielākas telpas, jo daudziem cilvēkiem ir interese pēc grupu nodarbības. Atzīšu, ka daudz no klientiem ir tādi, kas nāk profilakses pēc, lai viņiem nebūtu jāsaskarās ar tām problēmām, ar ko saskarās viņiem citi tuvie. Un tāpēc viņiem vairāk interesē grupu nodarbības. Un šeit šīs telpas ir par šauru. Mēs varam paņemt grupu nodarbībām 3 klientus, bet tas, ko es redzu pēc 5 gadiem, ka telpas ir plašākas. Es noteikti ieteiktu pieteikties, jo tas ir lielisks atbalsts. Lai izveidotu savu uzņēmumu, jau tā ir nepieciešams liels finansējums, un tāpēc šie granta iegūtie līdz 3000 ir lielisks atspēriens, kas neļauj nokārt degunu, ja liekas, ka nē, tomēr tas ir par sarežģītu. Ir jāmēģina, jādara, un viss izdosies.